Sveicināts drosmīgās dvēseles. Viena no pirmajām lietiņām, ko es gribēju nodemonstrēt, ir mūzika. Es ļoti ticu mūzikas terapijai, un es atceros arī, kad es biju pavisam maziņa, es mēdzu apskaust tos bērniņus, kas sēdēja cītīgi, spēlēja klavierus pie kādas skarbas skolotājas sāniem. Jā, mūzika vienmēr ir bijusi kaut kādā veidā manās domās un manās acinīs, tāpēc es gribēju nodemonstrēt. Tad šis būs tā kā pirmais nelielais video, video sērijās, jo es noteikti gribēšu turpināt un padziļināt. Un es arī vēlos šo taisīt ar tādu domu, ka tie, kuri ir traumatizēti un kaunināti par to, ka viņi nekad, nevarēs dziedāt vai nodarboties ar mūziku, lai viņi varētu sākt tā kā tomēr to darīt, ja ir tā vēlme, protams. Jo, jā, vienu brīdi es arī mācījos mūziku, un man pedagogi skolotāji teica, tu nekad nespēsi noturēt melodiju viena pati, tev, zin kā, just liecies mierā, tu nekad to nevarēsi izdarīt mūzikā, un, jā, tas ir ļoti tiešām traumatizējoši, un tā kā šis būs viena maza lietiņa, ar kuru sākt. Ja arī tevi ir kauninājuši un teikuši, ka tu galīgi nemāk dziedāt, un tad pamēģini šo. Un šis paņēmiens ir tāds vienkārši, jo, jā, mūzikas terapija ir ļoti labs instruments, kā palīdzēt sev psiholoģiski. Protams, ja ir kaut kādas nopietnas kaitas, tad ir nepieciešama profesionāļa vadība un palīdzība, bet ir, protams, bieži, kad mēs jūtamies tikai, noskaņojums ir slikts vai, tā mazliet sūdīgi, bet varam paši sev palīdzēt, un tad to varam darīt ar balsi. Pilnīgi noteikti vienmēr ar balsi, jo tā mums vienmēr būs līdzi. Un es demonstrēšu, protams, ar instrumentiem. Ja ir instruments, tad izmanto, bet ja nē, tad vienkārši. Un šis pirmais vingrinājums ir tāds, tu izvēlies, vienkārši izvēlies vienu noti, kas tavai balsī jūtas tā viegli un tā nomierinoši. Un tad ar M mēģini panākt, ka tev rezonē šeit mute. Tā vienkārši. Jā, kad šeit rezonē, tā ir tāda ļoti interesanta un tāda forša sajūta. Bet, ja ir instruments kāds, vai klavieris vai kāds cits, tad izvēlēs kādu arī noti, ja? Piemēram, do, ja? Un tad mēģini pielāgoties. Un, kad izmanto šādu instrumentu, tad īstenībā ir tāda super tā kā terapeitiski nomierinoša tāda sajūta, forša, kad tu sāc rezonēt ar to instrumentu. Instrumenta vibrācijas, un tad tavējās savienojas, un tad ir tāda forša sajūta, ko var just praktiski visā ķermenī. Un, jā, šis ir ļoti labs pirmais solis, kā sākt, kā atsākt dziedāt, ja tu esi super kaunināts un tam līdzīgi, jo nav jāver mute vaļā. Tu vienkārši, jo atvērt muti pēc tādas traumas, kad tevi ir kauninājuši profesionāļi vai pat vienkārši cilvēki, kuru viedoklis tev rūp, ir ļoti grūti. Un tāpēc šis būtu pirmais solīts. Vienkārši vai Tā kā jā, noteikti pamēģini un iekomentē, kā tev gāja. Un tad jau tiksimies citos video. Pagaidām, tā!